Mēs esam Stelpē, Pilāģu trasē, un šeit ir pēdējais posms ziemeļu, austrumu Eiropas zona, kur 11. abas klases, 65 un 85 braucēji var piedalīties finālā, kurš būs 24. jūlijā Loketā. Ar katru reizi uz katrām sacensībām gandrīz vai ir kaut kas jauns un trasa pilnveidojās. Un ne tikai trasa pati, bet vispār šīs teritorijas infrastruktūra tiek piemērota ne tikai sportistiem, bet arī skatītājiem, līdzjutējiem. Tā kā ļoti izmaiņas notiek daudz un labā virzienā. Tad, kad es sāku strādāt un pirmoreiz ierados, tad te zemenes auga. Šodienas, piemēram, vecumniekos dzīvojuši jauneklis Kristers Drevinskis pirmajā braucienā ļoti pārliecinoši uzvarēja, tas arī priecē. Sacensības bija vienreizējas, ļoti skaistas. Man ir prieks, ka daudz latvieši bija podiumā un arī, ka latvieši brauks uz to finālu. Mēs pierādījām, ka mums ir tiešām labi braucēji, kā 65, tā 85. Tā kā federācijas pārstāve, es varu pateikt, ka šeit vienmēr ir organizēts ļoti labi, pārdomāti un galvenais, ka visi strādā ļoti profesionāli. Mums bija 2 delegāti no Lietuvas un Polijas federācijas, un viņi atzinīgi pateica, ka vislabāk strādāja distančnieki pie mums. Mēs atrodamies Stelpē Eiropas čempionātā. Pirmais starts nebija diezko labs, braucu 6. vai 7. aizcīnījos līdz 4. vietai un tā arī turpināju. Pusbraucienā mazliet pieguru, palaidu tālāk Krievus un nobraucu. Galvenais bija nobraukt stabili, lai ir punkti priekš Čehijas. Otrajā braucienā starts bija vēl švakāks. Starta taisnē bija kāds 10. bet līkumā sanāca ļoti labi un bija 4. Tad aizcīnījos līdz 3. vietai un tā nobraucu visu braucienu. Gribu teikt paldies komandai MX Moduls, trenerim Augstam Justam un visai saviem faniem un ģimenēm. Šajā nedēļas nogalē veicās diezgan labi, jo galvenais uzdevums bija kvalificēties Eiropas čempionāta fināliem. Un tas arī visiem puišiem ir izdevies, tā kā 4 no manējiem puišiem dosies uz finālu un tur jau viss izšķirsies. Čehijā visiem sportistiem galvenais ir braukt stabili, bez kritieniem, jo trasa ir ļoti sarežģīta un bīstama. Ir plāniņš arī uz kaut ko augstu. Stardis olin 3. Siis võitlesime Jürgeniga 3-4 ringi. Siis Jürgen kukkus ees, sõitsin tal otsa ja siis juhtisin sõidu lõpuni ja võitsin. Vieriņi turpina skaisti braukt. Tā kā šodien Edvards Vidāns uzvarēja gan kopētajā Eiropas čempionāta Austrum Eiropas zonā. Un šodien posmā konkrēti uzvarēja pārliecinoši, tagad gatavojās uz lielo finālu Čehijā. Tā kā uzskat ļoti labs sniegums, trasi brīnišķīgi sagatavot savu vietu, ļoti laba atmosfēra.
visā visumā esmu apmierināts. 2 sportisti tika uz finālu. Vienam mazliet pietrūka, bet, kā teikt, pieredzēju un pirmam gadam es uzskatu ļoti labi. Tā no malas skatoties ir mazdrusciņa jāpieliek ātrums ir, lai pielikt ātrumu atkal vajadzētu spēciņu vairāk un tā jau tā puzle veidojas, bet Čehijas posms lielu uzsvaru liek uz Edvardu Bidzānu. Tas ir pats galvenais, ko mēs arī strādājam šos posmus un gatavojamies jau uz finālu, jau gatavojamies no pirmās sacensības. Galvenais bez brīnumiem un stabilitāte, tas ir pats galvenais. Pirmajā braucienā startā aiz barjeras man sanēsāja aizmugurē un es gandrīz ietriecos Aleksijā reidā. Otrajā braucienā es aiz barjeras ļoti labi aizbraucu un tā arī stabili izcēlu startu. Šī trase ir ļoti interesanti, jo te nav gara tramplīna, te ir šajos visos tramplīnos ir jāmazmējas precīzi, jo te nav gara neviena tramplīna. Es saku paldies visiem saviem atbalstītājiem, KMK projektam, BRD projektam un Mārpas novadam. Trešajā vietā Anna Vakauska, Latvijā. Mammai, māsai un visiem saviem atbalstītājiem. Paldies!